Labrīt! Ir otrdienas rīts, un es laikam bišķiņ paskaidrošu, kāpēc es sāku filmēt tikai otrdienas rītā. Tāpēc, ka, kur var redzēt, mēs cepām gaļiņu forši te garāžiņā, ja? Un arī grilliņš vēl stāv. Uzcepām forši gaļiņu sestdien. Teiksim tā, pirms vēl cepām gaļiņu, mēs atgriežam vaļā iepakojumu, skatāmies, baigi lieli gabaliņi, kaut kā vajadzētu sadalīt. Bet nav dēlīša, nāzes mums bija. Tad mēs skatāmies, reku kaut kādi dēlīši mētājas. Nu labi, pofīgi, nosaucīs salveti, nomazgās ūdeni, pēc tam tāpatās liks virsū ugunī. Gan jau sajies. Nesagāja. Svētdien es nomocījos. Man bija slikta duša, bet tā arī nereiz neizvēmos. Šausmīgi grieza vēderu, uz poda gan dabūju pasēdēt. Tas bija dienas pirmajā pusē. Dienas otrajā pusē tā kā palika labāk ar slikto dušu un vēdera graizēm, bet sacēlās temperatūra. Bija kaut kur līdz 3,8 temperatūra, es nomocījos, nosvīdu visu svētdienas otro dienas pusi pa gultu. Principā līdz pirmdienas pusdienu laikam vai pat pēcpusdienai, tā tas arī turpinājās. Un tad vakar, tikai uz vakaru pusi es izlīdu ārā no mājas, bet arī vēl pa pusei tāds atnāca te uz garāžu. Edža te kaut ko skrūvēja bembim, atnāca tāds galīgi vēl apšķirījies, īsti neko nesaprata. Jautāju viņam kādus jautājumus, un viņš saka, vecīt, es saku, sorry, es īsti neķeru lauku. Bet labi, tas tā. Esmu paskaidrojis, kāpēc video nesākas ar pirmdienu, bet sākas ar otrdienu, kas ar mani notika un tā tālāk. Tagad varam sākt šodienas īsto video. Šodienas video mēs ļoti daudz mocīsimies ar kārbu, ar pacietību un ļoti lielu neatlaidību. Beigās tomēr viss izdosies. Kārba griezīsies tā kā Beyblades. Izrausim mašīnas sirdi, rādīsim ar pirkstu uz visādām detaļām. Dzeršu kaut ko no melnas krūzes un beigās tomēr kaut kā nonāksim pie rezultāta. Ok, sēdies un laižam iekšā viģikā. Rekur ir pirmā misija, vajag izkustināt zilo burbuli. Viņu vajadzētu dabūt iekšā garāžā un mēģināt kaut ko aplasīt un sagatavot vilkšanai uz šrotu vai vispār, tā kā saprast, kas viņu īsti notiek. Problēma ir tāda, ka es esmu palicis viens. Marko ir aizbraucis uz Saudarābiju, piebraukt ar Omegu. Omega jau sildās, jāķēt viņu stropē. Vismaz izvilkt šitien te apmēram uz ceļa, tā lai viņš ir ārā no tās bedres. Un tad jau es varbūt vienītī varētu mēģināt viņu iestumt iekšā garāžā. Sākumā burbulim bija jāuzpumpē riepa, pēc tam veiksmīgi izdevās izraut burbuli ārā uz ceļa, bet, protams, ka es viņu viens pats pastumt nevarēju. Beigās izdomāju šitādu risinājumu ar stropi un stropes atslēgu savalkošo. Pamazām burbulis kustējās garāžas virzienā, un tad pēkšņi man izlādījās telefons. Jau samainīju sarkanajam burbulim lampu. Šitais bija tāds, viņam vajadzēja šito gaismu. Tāpēc, ka šitai mums te rekur ir visi stiprinājumi nolausti. Un viņa kārtīgi neturējās iekšā. Tā bija pirmā lieta, kas bija jāizdara, tas ir izdarīts. Tālāk jau jauksim ārā vēl visu pārējo zilajam. Jā, doma ir tāda vispār aplasīt zilo. Zilais ies uz šrotu visticamāk, jo tur ir jāmaksā nodoklis gandrīz 200. Es pa viņu jau esmu samaksājis 200, tur no piekaras nāk, es nezinu, vismaz 5 vai 6 dažādas skaņas. Tātad piekarei viss kaut kas ir jāmaina, un es domāju, ka tur nav vērts viņu vairs celt. Bet šito sarkano vēl varbūt ir vērts. Tur piekarei ir tikai laikam viens lodbalsts, bija izbraucis test drive. Izklausās, ka jau bremžu cilindrīts skrāpējas pret bremžu disku. Jā.
tā man likās. Es pasūtīju bremžu klučus, beigās bremžu kluči atnāca, taisījos viņus mainīt, noņēmu no stratus un sapratu, ka reāli bremžu kluči ir gandrīz vai jauni. Jau, nu, kroči, es te tagad ņēmos, trīnos, nevarēju sazvanīt vilcienu, Džeku, kurš man te detaļas pasūta un tam līdzīgi. Tikmēr aizvedu reāli, kur bija sūdu kaudze, te man metāli palika, atvedu uz šitajiem diskiem, burbulis brauks savās bērēs. Kroči pasūtīju lodbalstu, pasūtīju bremžu diskus, priekš sarkanā burbuļa, sajūga disks maksā, cik viņš teica, 167 eiro, laikam. Nu, kroči, tik daudz naudas man nav, tāpēc tūlīt rausim nos no zilā burbuļa. Esmu kaut kur iesprūdis. Darba it kā visas skrūves atskrūvēju, kur viss pilna zeme mētājas uz skrūvēm. Viss it kā ir vaļā. Pareizāk sakot, nevis es esmu iesprūdis, bet kārba ir kaut kur iesprūdusi. Oh, shit. Te kaut kur aiz kodām trosēm aizķērusies. Tagad vajag pamanīt atpakaļ. Vai tu tās troses var atkabināt? Sasodīts. Tačka garāža. Kur tu šito izraki? Tīra. Viss pietiek. Labrīt. Ir laikam trešdienas rīts. Vēgašā pačakošu. Jā, ir trešdienas rīts. Un vakar tā arī burbulim kārbu nenoņēmu. Viņa kaut kur karājas. Reāli. Reku ir šitāds te gaps. Un viss, un viņa tālāk neiet. Vai nu viņa atdurās šitien te. Bet it kā tā arī vēl ir gaps. Vakar pēc visa likās, ka viņa kaut kur citur vēl stāv. Un es īsti nesaprotu, kur. Redz, parādīšu, kur viņa karājas. Vienīgā vieta, kur viņa šobrīd karājas, ir lūk, tur brutāli dabūt uz zemi. Tas, ka viņš tā varēs izgrozīt. Pīrādziņ, nāc ārā. Ka ir tā trubiņa un tas kronšteins. Man neskapēc liekas, ka tagad no apakšas varēs izcelt.
Tā, dāmas un kungi, ir burbuļa kārba. Fāk, ja godīgi, tik žoskā priekšpiedziņas, nu tā kā tajos laikos, laikam tā bija. Nu, kā jau redzējāt, kārba ir ārā. Tagad ir nākamais uzdevums, jāizrauj ārā motors. Īstenībā būtu zinājis, uzreiz būtu rāvis ārā. Un viens pieteicās uz motoru. Piektdien būs pakaļ, jāizrauj šodien ārā, lai var mašīnu izdzīt. Mums ir jaundzimušais. Iznāca ārā. Viņš gan vēl ir jādabū uz zemes, bet es domāju, ka es izdomāšu, kā viņu dabūt uz zemes. Problēma ir tāda, kā ar šitādu stropju setupu pacēlājs nespēja tik augstu pacelt. Viss, kas bija jāsaglabā, ir saglabāts. Jau krača šodien ir ceturtdiena. Ir jau apmēram pusdienlaiks. Kā redzat, mašīna jau ir iekšā. Rauja nost ratus, mainīsim bremžu klučus, mainīsim lodbalstu un pēc tam mēģināsim samainīt arī sajūgu. Atbalsts jau ir samainīts. Tas bija ļoti ātrs un patīkams darbiņš. Tā kā, man liekas, 15 minūtes varbūt. Viss ļoti smuki skrūvējās vaļā ārā un bija ļoti patīkami visu samainīt. Es nezinu, es iepriekš minēju, bet šī mašīna iepriekš piederēja manam sencim. Sencis bija, principā, gandrīz vai visu pārskrūvējis jau uz iepriekšējo skati. Un pat motoru viņai lika iekšā, un man sencis tā kā visu, ja viņš dara, tad viņš dara kārtīgi, visu smuki sasmērā un tam līdzīgi. Tā kā forši. Tas ir izdarīts. Sāku ņemt nost kārbu. Esmu atskrūvējis visas skrūves kārbai no augšas. Un tiku līdz tam, ka jānoņem ir downpipes. Tad noņēmu rekur filtra kasti, lai tiktu klāt pie skrūvēm. Viņas rekur tur apakšā sanāk ir. Atskrūvēju visas skrūves, tagad ņemšu nost downpipu. Un tad varēs tikt klāt pārējām kārbas skrūvēm un noņemt pusasis. Bet tas jau visticamāk būs rītdienas darbs šodien. Jau ir 5 vakarā. Kaut ko vēl bišķiņu, jau ka paskrūvēs padarīs, bet šodien noteikti, ka nesanāks samainīt sajūgu. Ir jau nedaudz pāri 6. Domāju, ka šodien metīšu mieru, ja aizbrauc kādu dienu arī bišķi laicīgāk mājās. Bet principā es gandrīz visu esmu izdarījis, lai rītā būtu jau jāceļ nost kārba. Ātri iziešu cauri. Tātad pa perimetru visas skrūves zvanam atskrūvēju. Tad atskrūvēju šitai pusē pusasi. Šitai pusē pusasi ir jāatskrūvē rītā. Un tad jau varēs skrūvēt vaļā visus kronšteinus un tirināt nost kārbu. Ceru, ka būs vieglāk nekā zilajam burbulim, jo zilajam burbulim bija diezgan čakarīgi. Bet
to es ar tā kā ņēmu vērā, ka viņa tur ķerās augšā iz tā reikas stieņa. Un visas skrūves es tagad esmu atradis arī augšā. Arī tās, kuras es neatradu zilajam. Tāpēc vajadzētu būt bišķiņu vieglāk. Jau, karoče. Ir piektdienas rīts. Esmu garāžā. Vēl dzeru kafiju, bet principā tūlīt padzeršu kafiju. Un tā kā jau vakar minēju, ņemšu nost puses, skrūvēšu vaļā kronšteinus un mēģināšu jau dabūt nost kārbu. Bišķiņu iekurināju krāsniņu. Krāsniņa mums rekur kurās. Blin, vairs nekurās. Bet gan jau kā izdegsies. Jo ārā ir atkal palicis bišķiņa augsts. Nu, tā kā ir kaut kādi 5 grādi, un tad džemperītī gribas strādāt, bet pie 5 grādi ir bišķi paaugstu, lai strādātu džemperītī. Kaut kāda saulīte parādījās, skatos ārā. Tas ir forši. Bet jā, labi, pietiek pļurkstēt, jāsāk strādāt. Esmu dabūjis nost kārbu. Reku kārba stāv. Reku ir vieta, kur viņa bija. Tagad tieku klāt sajūgam. Var skrūvēt vaļā kurvi. Ņemšu nost sajūga disku. Un likšu vietā citu. Un tad skrūvēšu atpakaļ kārbu. Jā, vecais sajūgs jau ir nost. Ar breiklīneri notīrīju spārratu, arī sajūga disku un otru disku, kas ir pie kurvja. Principā viss ir gatavs skrūvēšanai atpakaļ. Pabīdīsim te puses, es bišķiņ nostāk, jo viņas ieļainas. Šitā te. Šitā te nebūs. Izstās, ka viņš tikai kaut kādā vienā variantā iet virsū. Esmu uzlicis kārbu. Izrādās, ka kārbu uzlikt virsū ir vismaz tikpat grūti, kā viņu noņemt nost. ja ne pat grūtāk. Visticamāk, ka ir grūtāk. Kārba ir ķipa vietā, vēl jāsavalk visas skrūves. Jāliek virsū, principā, puses, kronšteini. Daudz vēl ir ko darīt. Un visticamāk, ka šajā video un šodien es kārbu virsū nepaspēšu uzlikt. Tā kā tas paliks uz nākamo video. Tā kā nākamajā video jau taisīsim test drive, visticamāk iesim skati, pabeigsim viņu likt virsū un tam līdzīgi. Bet šajā video tas arī viss. Čau! Stop! Šeit īstenībā vēl nekas nebeidzas. Ir 11 vakarā.
Kročus beigās esmu salicis kārbu jau. Un reāli mašīna ir principā diezgan gatava doties uz skati. Varbūt vēl durvis samainīšu, jo visas durvis ir aprūsējušas. Bet es te tagad tā sēžu, pīpēju. Varbūt es esmu pilnīgs fanāts, bet es laikam uztaisīšu kaut ko no šitā burbuļa. Nu, reāli negribās un vienkārši tā viņu iziet skati un tad pārdot. Nezinu. Būs kruts kontents. Es varbūt īsumā izstāstīšu ideju, bet es viņu gribu uztaisīt tādu, tā kā tuner tipa. Kročus no otra burbuļa nofleksēšu atspēres. Tādā veidā viņu nosēdināšu. Uzmetīšu tos diskus, kas ir tādi lietie. Nezinu, vai viņi redzēti vai nav. Un es domāju, vienkārši ar flakoniņu visu mašīnu matētu nopūst. Es biju līdzīgi izdarījis ar vienu burbuli, kuru man draudzene sasita. Tādu dzeltenu ar pelēku apakšu. Es domāju, ka es varētu pat varbūt taisīt tieši tādu pašu. Jo stulbi sanāca, es viņu sāku taisīt, es viņu tā kā nokrāsoju. Tā kā es teicu, dzelteni matēti nokrāsoju. Aizbraucu uz Vāciju. Nolaidos Vācijā un man zvana, kad Kitija ir novākojusies. Sasitusi burbuli reāli kūleni uzmeta, tur vairs nebija vispār lasāma mašīna. Un es domāju, ka es varētu moška vienkārši uztaisīt tā burbuļa projektu, kas man bija galvā, uztaisīt uz šitā. Tagad patiešām ir šī video beigas. Paldies, ka noskatījies, novērtēju un tiekamies jau nākamajās sērijās. Es saku, būs interesants projekts.